Namaste! Šodien es pieskaršos tādām tēmām kā spēka vieta, kā zemes enerģija, kā miedarboties ar spēku vietu enerģijām arī no mājām, par kintu aku kā piemēru un Latvijas telpas enerģiju. Tātad, ja mēs ņemam tā, zeme vispār ir enerģija, un nevienmēr ir jādodās uz kādām spēka vietām, lai šo zemes enerģiju sajustu. Mēs varam zemes enerģijai ar zemes enerģiju būt nepārtrauktā miedarbībā. Un kā tas notiek? Tas ir tad, kad, ja mēs esam klātesoši, šeit un tagad, savā ķermenī, mēs sajūtam, un tad, kad mēs izejam ārā, vienalga mājās vai kur, mēs varam sajust zemes, es teikšu, zemes centra sirds enerģiju. Jo zemē arī ir ļoti dažādas enerģijas. Tas nav, bet ja mēs gribam tā kā miedarboties ar tādu augstākām frekvencēm, ja? Tad šeit arī tas formulējums ir ļoti būtisks, kad jūs savienojieties ar zemes sirds centra enerģiju, un tur jūs varat savienoties, kur jūs ejiet ārā, jūs varat pilsētā savienojieties, jums tikai ir jābūt šai mirklī, šeit un tagad, jums nav jālidinās kaut kādās vīzijās, kaut kādās jums jāsajūt kājas savas. Ja? Un šeit ir divi, es esmu sapratusi, kad ir divi cilvēku tipi. Viens sajūt šo zemes enerģiju ar pirmo čakru, otrs sajūt šo zemes enerģiju, piemēram, kāju pēdām. Un viņa ienāk sākumā uz kāju pēdām, un tad ir, kā es saku, tās ir kāju pēdu acis, kuras elpo. Man tāda jau ļoti sen tāda vīzija. Es arī esmu no tiem, kas, piemēram, zemes enerģiju savienojās ne ar pirmo čakru, bet ar kāju pēdām, un tas man tā kā sanāk, tur ir tā mana pirmā čakra, citi savienojās ar pirmo čakru, ja? Un tad, kad jūs esiet savā ķermenī, šeit un tagad, ka visi jūsu auļojošie zirgi domas ir mājās, un jūs izejiet ārā, vienalga, kur jūs esiet pilsētā, laukos, kā es saku, jebkurā vietā jūs varat savienoties ar šo, tā kā svēto gājas enerģiju. Un tad ir enerģijas zemē, kā centri, kurā var būt katrā kaut kādā šīs spēka vietās, ko mēs saucam par spēka vienām, šīs enerģijas var būt blīvākas. Un līdz ar to tās būs jau savādāks, ja jūs katru dienu, piemēram, savienojaties zemes sakrālā sirds telpas enerģiju, tā būs viena. Viņa būs klātesoša jums, kur jūs iesiet. Tas ir tas, kā sazemējums. Un viņi arī ļoti jauki ir tā sajust. Un tad, kad cilvēks dodās uz spēka vietām, tur jau katrai spēka vietai var būt savas nianses. No enerģijas sablīvējuma, no enerģijas, kā lai saka, krāsām, frekvencēm, tas, kas caur ko viņa iet, caur zemi, ar ko viņa ir savienota, jau katrai būs, varētu teikt, kā mūzikai, katrai būs savs tonis un pustonis, kur mēs varam savienoties. Un ļoti bieži arī ir, kad mēs dodamies, piemēram, vai uz baznīcu, kur arī kā spēka vieta, jo tur ir ļoti liels blīvums, un, piemēram, mēs sakām, ka tur ir klātesoša Dievmāte Marija, jo viņa mums atnāk kā vīzijā, kā Dievmāte Marija, un mums ir skaidrs, ka tā ir Dievmātes Marijas enerģija. Citreiz, jo cilvēku prātam tā kā vajag saprast, ko viņa man atgādina, vai kaut kādā savādākā veidā, un mēs tad sakam, tas ir tā, un cilvēks tur jūt vai mieru, vai arī ir vietās, kur cilvēks aiziet, kur viens jūtās labi, a otro viņu krata, un viņš no turienes grib aiziet prom, un šeit ir arī jāsaprot,
Šeit nav, ka tas ir pareizi vai nepareizi, vai tu tur esi pārāk zemās vibrācijās, un tu nevari tanī būt. Nē, vienkārši katram ir sava struktūra, katram savs ķermenis savādāk var reaģēt no tā, no kurienes viņš ir nācis, kā viņš jūtās, cik ir viņa tā kā sajūta, cik viņš var izlaist savu sevi un sajust šīs enerģijas. Un varbūt tā, kad jūs kaut kur aizejiet un jūs vispār neko nejūtiet, un citi cilvēki ļoti jūt un saka, nu kā tad tu, un tu meklē sevī vainu, ka tu nejūti, vienkārši tās nav jūsu enerģijas, kas jums ir jāsajūt. Arī tā ir, tāpēc, kad, kā es teicu, mēs katrs esam ļoti individuāls ciparu kods, un ja tā enerģija nav, mums ir piemēram sveša, un mums nav vispār nolasām, mēs viņu nenolasīsim, un tas nenozīmē, ka jūs kaut ko nejūtiet. Varbūt pēc laika jūs viņu nolasīsiet savādāk, tā kā nevajag domāt par to, ka kāda enerģija, ka viņu sajūt visi cilvēki vienādi. Man bija, es tagad nepateikšu, vai tas bija no tā kā sandala koka, ļoti daudz gadus atpakaļ bija vienā praksē, kur tā kā deva ēterisko eļļu smaržot ar tādu, kā piebildi, ka tā ir visneitrālākā un viņa vispār neko nevienam nekad sliktu neizraisa. Un, ja es nemaldos, mēs tur bijām kaut pie 20 cilvēkiem, un pasniedzējs tiešām teica, ka tā ir visneitrālākā, viss tāda, un mums viņa bija jāsmaržo, es neatceros pat kāpēc, bet tanī mirklī es laikam biju vienīgā, kam šī visiem neitrālā enerģija mani aizveda citā dzīvē, un es zināju, ka es esmu ieslēgta zārkā, jo man tā enerģija, tā smarža man atgādināja vienu no dzīvēm un pacēla riktīgi uz augšu, kur es tiku, tā kā dzīva, apglabāta zārkā. Un te nav nepareizi, kad šis pasniedzējs bija kaut ko teicis. Nē, jo viņš nevarēja zināt, ja lielā teorijā viņa ir visneitrālākā, bet katram var būt savs stāsts, un ar enerģiju spēka vietām ir tieši tāpat. Jūs katram var būt kāds savs stāsts, un šeit nav jāstrīdās par to, ka tev ir pareizi vai man ir nepareizi. Ja? Tātad spēka vietas ir enerģijas blīvums, un ja jūs esat klausījušies par spēka vietām Latvijā, tad jūs saprotiet, cik ļoti viņas ir dažādas, un cik ļoti ir ar pluszīmi un ir ar mīnuszīmi, un arī tāda ir šī kintu aka. Jūs varat uzlikt internetā, palasīt par kintu aku, kas viņa tāda ir, tātad tā ir aka. Tātad par kintu aku, tā ir aka, kurai nevar noteikt vecumu, viņa ir no lieliem akmeņu blokiem ļoti, ļoti dziļi. Es viņu ieraudzīju stāstu par viņu, par šo aku Facebookā, tā kā varat ierakstīt Facebookā, ļoti daudz par to aku stāstīt, un man radās ļoti interesanta sajūta, kad kas tad ir tā aka un kādas tur ir enerģijas. Un šī būs, ko varētu teikt, kad jā, tā ir, no tā, ka tur ir ļoti, šeit jāsaprot, ka mēs bieži vien sakām, ja tur ir ļoti daudz enerģija, ja, ka cilvēks jūt, ka tā uzreiz ir spēka vieta. Nē, jo var būt ļoti pieblīvēta enerģija, bet cilvēkam viņa nav, viņa ir nesaprotama, viņa var kaut ko izsist enerģijas centros, un viņa, nebūtu vēlams un ļoti ilgi uzturēties, ja? Un tāda es sajūtu šo enerģiju no kintu akas. Paskatieties, paguglējiet, ka tā ir, kā lai saka, viņa ir ļoti, ļoti dziļa, un šobrīd, cik es arī bildē skatījos, viņa ir piepildīta ar ūdeni, laikam, kā viss gruntsūdeņi nāk, bet īstenībā tas ir portāls starp zemēm, kurš ir strādājis ļoti, ļoti sen, un šobrīd šis zemes portāls, viņš nav aktīvs, tas ir portāls, kur pārvietojās
kā lai saka, būtnes no vienas zemes civilizācijas uz otru, kā tāds tunelis. Un tā enerģija, viņa nevarētu teikt, ka viņa ir labvēlīga cilvēkam, jo viņai ir tik ļoti, kā lai jums saka, viņai ir tik ļoti, ja teiktu, matemātiski sarežģīta formula, kas cilvēkam ieejot tādā laukā, viņam nav patīkami būt, viņa ir viņa nav slikta, viņa ir neizprotama, nesaprotama, un tā kā šīm tādām šai zemes dzīvi cilvēku dzīvē šobrīd vismaz viņa nav labvēlīga, kaut vai viņa ir ļoti spēcīga, un tāpēc saku, teikt, ka tā ir kā spēka vieta, kas ir pa labu cilvēkam, nevarētu teikt, bet tiem, kam interesē lasīt enerģijas un tādas, var dalieties, kā jūs saredzat šo, sajūcat šo kintu akas enerģiju un rāda, kad Latvijā ir kopā, uz Latvijas zemes teritorijas ir šādas 3 akas, ko jūs saprotiet, to cilvēks, tāds zemes cilvēks, viņš, mūsu tā kā zemes cilvēks, jā, viņš nevar viņu pat uzcelt un izdarīt. Tas nav iespējams ar nekādiem līdzekļiem, kas šeit ir uz zemes, tātad tas ir pilnīgi cita celtne, citu civilizāciju celtne jau, un ja gribās šīs sajust, jā, tad tad jūs varat, tad iesaku jums doties uz kintu aku un sajust, kas tad ir, un pēc savas pieredzes jau šī kintu akas enerģija, tā ir saistīta ar vienu no zemes vēl, kā lai saka, zemes civilizāciju iekš zemes. Tādā veidā, un tas ir portāls šobrīd nestrādājošs portāls. Viņš netiek izmantots, jā. Tā kā varat skatīties, vēl ir 2 man rādīt, bet es neesmu šobrīd skatījusies apmēram, kur viņas ir un kādā veidā. Tas ir tāds arī salīdzinājums, jā, kad zemes enerģija nevienmēr visa tā, kas nāk cauri, viņa nevienmēr visa cilvēkam ir ļoti miedarbība un tā kā pa labu. Gluži nē. Man pirms laika bija tāds jautājums, kā Latvijas svētvietas enerģētiski, vai viņas papildina viens otru, un vai viņas sargā Latviju kā tādu. Un šeit man ir ļoti atzīt teikšu, man ir grūti jums atbildēt jau šo jautājumu, jo daļa cilvēku saprot Latviju kā mēs zemi saprotam. Viņu tāda, kā viņa, tā kā tiek rādīta visur un ir Latvijas robežas, tad man bišķi ir savādāk, jo es zemi redzu dimensionāli ar citām civilizācijām jau. Tas viss tāds, kā lai saka, liels, un tur katram ir sava vieta, un šīs spēka vieta, šīs zemes enerģētiskās vietas, viņas ir saistīts ļoti, kā lai jums saka, ipa vertikāli, ipa horizontāli, un viņas nav, ka viņas apstājās kaut kur pie Latvijas robežām. Tas tā nav. Viņas ir daudz plašāk, daudz lielāks, tas ir vesels tīkls. Jā, tas ir kā, ja mēs ņemam pašu cilvēku, tad, piemēram, šeit mums ir, pie ausīs, jā, mēs varam teikt, ir ausu enerģijas centrs, kas uztver dzirdi, un mēs varam paņemt pēdas, kas ir tā kā uz apakšu cilvēkam, un pēdas atkal mums ir tas, ko es stāstīju, savienojums ar zemi, un tur ir čakras, jā, kā acis, kas elpo un sajūt, jā, un mēs esam visi kopā, bet mēs nevaram nodalīt to, jo tas ir liels mehānisms, un tā arī ir zeme, tas ir ļoti liela tāda enerģētiska telpa, caur kuru iet gan dažādas laika līnijas, kurā mēs varam būt gan pagātnē, gan 1000 gadu atpakaļ, gan uz priekšu, ja? Tāpēc tas ir ļoti daudzdimensijāls. Ja mēs skatāmies tā plakani, tā kā 3D, un vai Latvijas spēka vietas ietekmē Latvijas nākotni, šeit arī varbūt kādam ir savs dēļ tā vērtēja, savs
noteikums. Es enerģētiski, kā es saku, es viņu redzu daudz lielākā plašumā, un tas ir tikai atkarīgs no katra. Viņš iedarbojās uz katru individu no mums, kur mēs ejam, ko mēs domājam, kā mēs saskanamies ar šīm spēka vietām, ko mēs liekam, ja, un kā mēs uz to skatāmies. Tad, kā iedarboties ar spēka vietām, tur, kur jūs ejiet, kā es teicu, Zeme ir visa ļoti liela spēka vieta, ja, jo tas, kad ja jūs izejiet ārā ar vienalga ar kurpēm, basām kājām, ja, tas ir tikai nianses, kā lai saka, un savienojaties ar Zemes centra sirds kodola, jūs būsiet pie šīs viņa ir dievišķā, ja, viņa ir tā dievišķā enerģija tīrā, jūs būsiet saskarē nepārtraukti. Tas ir jāsajūt, ja. Pirmā laikā, tad, kad jūs sāksiet apzināt, piemēram, var ļoti sāk sāpēt kājas, var sāpēt no ceļa līdz potītai, tas tieši, ja, kad tās enerģijas sāks nākt iekšā. Bet, kad viņas vislabāk jūs, tad, kā es teicu, jūs esat savā ķermenī šeit un tagad, un jūs nelidināties, ne nākotnē, ne pagātnē, kad jūs esat šeit un savienojaties un trenējat šo sajūtu, šo dievišķo sajūtu Zemes, tā ir savādāka enerģija nekā, ja mums nāk no kosmosa, ja tā atkal ir savādāk, un tas ir tas. Un tad, kad jūs dodaties uz kādām šīm enerģētiskām vietām, es ieteiktu vienkārši iet kā baltai lapai. Jā, jūs esat izlasījuši, jā, jūs zināt, ka, piemēram, tur var ar slimību kaut ko darīt. Tur vēl ir tas, jā. Jūs tā kā ziniet, bet jūs atļaujiet sev izjust, jo, kā arī teicu iepriekš, mēs katrs varam izjust to savādāk, jā. Vai kaut kāds prakses konkrēti, bet jūs ļaujiet vienai daļai, kas jūs zina, bet otra daļa ir kā balta lapa, kas lasa, jo varbūt, piemēram, jūsu konkrētā struktūrā ir kaut kas tāds, ko jūs nolasīsiet pilnīgi savādāk, un viņš tieši jums strādās, un nevienam citam viņš to nesajutīs, un tad jūs vienkārši ticiet sev, savām sajūtām, jo sajūtas nemelo, ka tieši tā vieta, un tieši tas ir tas, kas bija jums tajā mirklī vajadzīgs, un varbūt ir tā, ka pat pēc laika jūs aiziesiet uz turienes, un tur nebūs, jūs nesajutīsiet vairs tādu, jo viņš jau būs izdarījis savu darbu. Ja, tā kā ejiet, un nevajag arī tāda, kad ir tā kā jāsaprot, nevajag nonicināt savā veidā Zemes enerģijas spēku, kad mēs ejam, un tagad kaut kādās spēka vietās kaut ko ļoti sāksim tīrīt, un tā, jo Zeme ir spēks, un viņa ļoti labi var ģenerēt savu enerģiju un sevi attīrīt. Un tad, ja mēs te atnākam, un mēs te darām, un mēs te kaut ko ļoti tādu globālu tīrām, tad nevajag novērtēt Zemes enerģiju pa zemu, nekā viņa īstenībā ir. Tad bija tāds jautājums vēl, kā varētu miedarboties ar spēka vietām no mājām esot. Tas ir pilnīgi iespējams, un es savā laikā pāris gadus atpakaļ zīmēju 7 kalnus Zemes, kas ir saistīti katrs savu centru, un lasīju informāciju tieši no šiem kalniem, un tā kā savienojos ar šo kalnu enerģiju. Un kas tad arī tanī ir, kā jūs to varat veikt, tas ir, kad jūs ceļojiet ar savu apziņu. Jūs ceļojiet, ja, jūs veidojat savā tā kā prātā tādu kā tuneli, vienalga uz kurien, uz kā ielasu, vienalga Hudžiju kalnu, ja, vienalga uz zilo mūsu kalnu, kad jūs veidojat savu koridoru, kas ir drošs, jums drošs koridors, kur jūs tā kā iet cauri visādām, kā es teicu, daudzām laika līnijām, daudzām pasaulēm, kas ir šobrīd, viņš viss ir, jā, jūs taisiet tādu drošības tuneli, un jūs savienojieties ar to kalnu enerģiju. Protams, jūs pirms tam, lai tas ir ētiski un viss, kad jūs lūdziet, ļauju,
šīm kalnām ar jums miedarboties. Jūs varat nesaņemt atļauju, jums būs vienkārši, jūs nevarat, jūs tā kā ar prātu jūs iesiet tādā tunelī, teiksim, ja, un jūs nevarēsiet aiziet tālāk, jo jums kalns nelaidīs jūs klāt. Ja, tā arī var būt, bet jūs varat to provēt, un tad mēs varam miedarboties ar jebkurām spēka vietām uz zemes. Ja mēs izsakam nodomu, kāpēc es toreiz zīmēju, tā kā aktivējot savas čakru sistēmu caur kalniem, un tas bija tāds fantastisks ceļojums, kurā es zīmēju šos kalnus un kalnu struktūras, kas ir tais kalnos, kāds ir biblioteks, ar kādām civilizācijām šie kalni bija saistīti. Un jūs tad sanāk, ka jūs ar savu lauku miedarbojieties ar šo kalna vai spēka vietas lauku, arī atstājot vispār atstājot, ko es gribu saņemt. Ja? Jūs ejat kā balta lapa par šo jūsu veidoto koridoru ar apziņu uz turieni. Drošībā, ka jūs, veidojiet drošo kanālu un jūs savienojieties ar šīs spēka vietas sakrālo centru, kas ir svarīgi, jo tā pateikt savienojos ar zemi, kā es vienmēr smējos, kapi arī ir zeme, ja? Visādi, kur mēs izgāžam kodolus, piemēram, radioaktīvās vietas arī ir zeme, tāpēc ir ļoti būtiski pateikt, ar ko jūs gribat savienoties, ja? Un tā tad jūs varat teikt, ka jūs savienojaties ar šī spēka vietas sakrālo centru un caur elpu, caur sajūtu, kā katram strādās. Citam ir sajūta, citam nāks informācija, citam nāks bildes. Man tas ir viss kopā, bet katram tas var būt savādāk, un to var vienkārši trenēt, kad jūs savienojaties, jūs atstājat sevi kā baltu lapu, un šo enerģiju saņemiet, un tad jūs varat tur, vai jūs kādās vīzijās jums būs vieglāk to atšifrēt, kā tas notiek, un šobrīd tā nav mistika, tas ir, kā lai saka, tas jau vienkārši ir tas, kad jūs jau esiet apzinātas būtnes, un jūs saprotiet, kad nav kastīte, kad jūs to noņemiet nost, un tas viss ir iespējams daudz lielāk nolasīt, saprast, izjust, ja? Tā ir sajūta, ko jūs varat izjust un saņemt arī mājās esot, un saprast arī to, ka ja jūs būsiet tur uz vietas, šīs sajūtas var būt bišķi savādākas, tāpēc, ka tad jūs tā kā fiziski ejiet tajā laukā, un tad tā enerģija iet savu lauku, un tur jau lauku mēs nolasam atkal daudz savādāk. Bet ja mēs ejam attālināti, kā var teikt, un miedarbojamies ar lauku, šī sajūta būs citāda, bet informācija nolasīsies ļoti labi. Tikai cilvēki, kas citreiz nolasa informāciju, viņi būdami uz vietas, viņiem ir labāk. Citreiz ir, kad ir, piemēram, no attāluma, es uz, piemēram, Kailas šobrīd nevaru dot, tā kā neesmu devusies, un tāpēc es varu to informāciju nolasīt no attāluma, sajust šo spēku, kas ir tanī, un padzīvoties tanī, ja man ļoti gribās, un ja mani kalns sauc, tad es ar kalnu varu un to enerģiju un stāstu miedarbojoties jau caur savu apziņu doties ceļojumā. Un tagad par Latvijas telpu. Pirms dienām, kad es atcerējos, ka man bija uzdots jautājums par šīm spēka vietām, es vēl tā grūmēju kājas, lai atbildu, kā viņa ietekmē Latviju, šīs spēka vietas, un tad es saprotu, ka es viņu redzu ļoti daudz dimensionālu šo zemes enerģiju kā tādu un sistēmu. Man bija grūti. Es tā koncentrēju, kā lai es to pastāstu, un tādā domu pārdomās es sēdēju, un pēkšņi, nav pēkšņi, jā, tādās pārdomās es nokļuvu uz laika līniju, kur Latvijas zemes cilvēki dzīvoja tikai viņi uztvēra pasauli caur cirst centru.
Un tas bija tādā, jūs varat tie, kas sajūt, atļauju jums tā kā savienoties ar manu enerģiju šobrīd tieši, sajust to sajūtu, ka tu savienojies ar kaut ko tik ļoti svētu, to Latvijas telpas enerģiju, man tai mirklī šeit vienkārši momentā attaisījās ļoti liela telpa, ļoti liela telpa, ļoti gaiša telpa, un tas bija tāds wow, bet es sapratu, ka tas ir kaut kad iepriekš bijis, kas ir bijis ļoti vienīgā nianse. Teritoriāli viņa bija daudz lielāka, bet, tā kā Latvija, bet bija ļoti liels, vēl liela teritorija apkārtā nebija tāda, kā mēs šobrīd redzam Latviju, bet tā telpa, tā sirds telpa, kas bija galvenā enerģija tad šeit uz Latvijas zemes, viņa, ziniet, ka tu pieskaries tam dievišķam, tu nevari aprakstīt to, tu to vari sajust, ar tā kā visu savu ķermenisko būtību. Un tad man bija tas jautājums, bet tas bija tad, un pirms pāris dienām man ir tā, ka es pirms arī kādu laika biju sakognitējusies ar, kā mēs to varētu teikt, Latvijas teritorijas zemes sargu, tādu, bet šeit ir tā nianse, kad tas, kas kūrē tā kā šo Latvijas enerģiju, tas nav tanī mūsu izpratnē, tās robežas ir citas Latvijas telpai. Viņas uz kārta ir viena, geopolitiski viņa viena, bet enerģētiski viņas ir dažādas, viņa nav vienāda, un tā, ar ko es tā kā, ar ko man ir šis, ar ko es esmu sakognitējusies, kas man palīdz arī nolasīt šo Latvijas spēka vietu, telpas jau, viņš rāda citu šo teritoriju. Un tad pēc dažām dienām es atkal pilnīgi bet nebija noskaņojusies vienkārši sajūta, viņa atgriezās pie manis atpakaļ un parādīja, ka tas arī ir, ka tā ir arī Latvijas nākotne, kad Latvijas telpā dzīvos cilvēki ar sirds centru, kas dominējošais būs caur sirds centru, caur dvēseles prizmu, dzīvos cilvēki un Latvija tādas geopolitiski, kā viņas ir tagad, viņas nebūs, viņas būs daudz lielāks. Tā, kad viņas ir daudz lielāks, bet tas, saprotiet, tas siltums, tas, tā dievišķā klātesamība, tā zemes gajas sakrālā telpa, viņa tanī bija tik ļoti sajūtama, šīs Latvijas, tā kā Latvijas, geopolitiski, kā viņa ir, viņa bija sajūtama, bet viņa bija daudz plašāka. Un tas man likās tāds iekšējs ļoti liels tāds gandarījums, kad tu zini, ka tas, kas notiek, tas vienkārši notiek visu uz labu, un kā to zemi tad sauks, es nezinu, tas ir no tā vīzijām, kā viņu sauks, bet kad šeit dzīvos tauta, daudzas tautas dzīvos, daudz sauc ar šo zemi, ar šo sirds telpu, un tā būs dominējošā enerģija šeit uz tanī telpā, tā būs dominējošā. Tas nebūs prāts, un izējot no prāta, tur būs jau citas enerģijas, tā būs cita enerģija, tās būs citas kūrējošās sistēmas, bet viņas, tā kā tanī laika telpā, viņas parādīja, ka tas ir iespējams, un arī ļoti, jau no savas prakses es saprotu, kad ir vairākas laika līnijas, bet tas bija tā ļoti, kā lai saka, tā gruntīga enerģija, kur tu saproti, ka viņa ir jau telpā, viņa jau ir telpā, un tas ir tikai laika jautājums, kad būs šis
šī, nezinu, kā to nosaukt, teritorija jau būs, kur cilvēks dzīvos ar sirdi. Tas būs daudz vēl savādāk, citi likumi, citi noteikumi, bet sajūtiet to telpu, tas ir tā ir plaša teritorija, kur būs telepātija, kur būs gan valoda, gan telepātija, bet būs lielāka, būs telepātiska, ļoti daudz izmantos jau telepātiju kā saziņai ar vienu otru, jo tas būs daudz vienkāršāk. Tā kā, jūs saprotiet, tas nav tagad šos 10 gadus, jau tagad cilvēki telepātiski īstenībā jau apmainās valodām. Kad tas ir, tas arī nav tā, ka tas ir 1000 gadiem tālu, nē, bet sajūtām tas nav tik ļoti tālu, bet 10 gadi tas ir, mēs esam jau tagad, jo viņa ir telpā, šī Latviju telpa jau viņa enerģētiski, var teikt, viņa ir, ja es viņu nolasīju, viņa ir enerģētiski jau mūsu telpās, un tie, kas māk savienoties, jūs varat arī vienkārši provējiet savienoties ar šo jauno Latviju telpu, bet daudz lielākā plašumā caur šo sirds centru. Paldies jums! Jā, vēl, ja jums interesē kādas vietas, droši rakstiet komentāros, kādus enerģētisko vietu vēlties, par kuru vietu vēlties dzirdēt, ko nosīt, kam tas der, kam nedara, vai kādas tehnikas gribat izvērtēt. Tās arī var visas enerģētiski nolasīt telpā, kas aiz viņām stāv, kādi spēki stāv, kādas, uz kuriem tas ved, un arī, protams, par spēka vietām un enerģiskām vietām šeit uz Latvijas un arī ārpus tās, ja vēlties dzirdēt, droši rakstiet komentāros. Un enerģijas apmaiņai, ja vēlties, apakšā ir nolikta saite, kur jūs varat pateikties. Pateicos jums!